Mēdz teikt, ka katrai kaitei sava zālīte. Un tā jau arī ir. Taču dažkārt cilvēki mēdz samest visu vienā katlā. Psihiatrs, psihologs, psihoterapeits, kočs, izaugsmes treneris un tā tālāk. Viss viens. Par to, ka norentēties plašajā piedāvājumā varētu būt izaicinājums, zina stāstīt arī psihoterapijas speciāliste Ines Putniece. Grūtības ir varbūt tajā ziņā, ka mums nav tāda likuma, kurš aizliegtu sevi kaut kādā veidā nosaukt. Un tad attiecīgi jautājums ir par šo tomēr virtuālās pasaules pieejamību, jo šobrīd mums ir TikToks, Instagrams, Facebooks, tas jau gandrīz ir kā atavisms, bet dažāda veida. Ja tā ļoti gribās, var jau sevi neskā nosaukt, un tad, protams, ka cilvēkiem tas apjukums var veidoties. Tāpēc skaidrības labad viņa saliek lietas pa plauktiņiem. Ja mēs tā pavisam vienkāršoti, ka vienā taisnas galā mēs varētu nolikt psiholoģiju, kas ir tomēr tāda vairāk kā teorijā balstīta, zinātne, sociāla, humanitāra, bet tomēr zinātne ar visām no tā izrietošām sekām attiecībā uz dažādu veidu pētījumiem. Un otrā galā mums ir psihiatrija, kas ir fundamentāla medicīnas joma, nozara sfēra, kas ārstē pacientus. Protams, tā skaitā ārsts runā ar pacientiem, bet ar pamatā medikamentiem, pēc zināmiem algoritmiem, konkrētas diagnozes. Un tad attiecīgi uz šīs taisnes, ja mēs izkārtojam tātad psiholoģiju un psihiatriju, kaut kur apmēram pa vidu ir psihoterapija. Un tad tur būs ārsti psihoterapeiti, psihoterapijas speciālisti, KBT terapeiti, tie būs šie speciālisti, kuri tad kaut kādā mērā ir tiešā veidā praktiķi. Pārliecināties par internetā noskatīto speciālistu nemaz nesot tik sarežģīti. Gan psihiatriem, gan ārstiem, psihoterapeitiem, gan KBT terapeitiem, kā arī psihoterapeitu biedrībai, kas ietver 9 psihoterapijas virzienus, ir publiski pieejami reģistri. Ar to Ines Putniece mudina nepaslinkot un pārliecināties par internetā atrasto. Šo mājas darbu izdarot tajās biedrību un organizāciju sarakstos, vienkārši mazliet lieku reizi pārbaudīt, kā mēs to sadzīviski sakam, iečekot, pārliecināties. Neko citu kā kritisko domāšanu, cilvēkiem, kuri meklē šāda veida palīdzību vienalga. Psihologs, terapeits, psihiatrs, kočs, supervīzors, tikai un vienīgi kritiskā domāšana, kas var palīdzēt, kaut kādā mērā noorientēties un pats galvenais arī sevi pasargāt. Kārtība no 2018. gada ir ieviesta arī psihologu dārziņā. Šī joma ir sargulēta un esot cilvēkiem saprotamāka. Kopš 18. gada ir šī sistēma, un līdz ar to ļoti daudzi psihologi legalizēja savu darbu. Savukārt varbūt tie, kuri nebija atbilstīgi, tie nolēma vai savu darbu psiholoģiju izbeigt. Padome gan joprojām saskaroties ar viltus psihologiem, taču retāk. Pagājušajā gadā bijuši tikai 2 cilvēki, kuri sevi sauc par psihologiem, taču psihologa reģistrā pat ar uguni nebija atrodami. Mums jau ir atstrādāts zināms rīcības algoritms, ka mēs arī attiecīgi informējam gan valsts ieņēmumu dienestu, gan patērētāju tiesību aizsardzības centru par to, ka notiek nelikumīga praktizēšana profesija, nelikumīga uzņēmēja darbība, un šādus gadījumus mēs apkarojam. Domājot par citiem izaugsmes un atbalsta pakalpojumiem, Ivans Jānis Mihailovs, kurš ir arī pētnieks tiesību jautājumos, teica: Protams, kā Rīgu nekad nepabeigsim, tāpat arī ar regulējumu, jo parādās jaunas profesijas, parādās jaunas iespējas un parādās arī jauni nosaukumi, jauni vārdi. Bet regulējums pilnveidojas, bet ir, protams, jomas, kuras ir pietiekami jaunas, un tur regulējums varbūt nav tik attīstījies vai vairāk balstās uz pašregulējumu principā. Līdzīgi ir arī ar Latvijā salīdzinoši jauno koču kustību, par kuru daļai cilvēku varētu būt tumša bilde. Starptautiskās Coaching federācijas pārstāve Latvijā skaidro, ka gluži nav tā, ka kočs top tā vienkārši vienā dienā. Ir profesionāli koči, kuri beiguši federācijas akreditētas mācību programmas, kā arī ir certificēti koči, kuri apgūst noteiktas prakšu un mentorīgas stundas. Man gribas sacīt, ka profesionāli koči atklāti par to runā, un patiesībā mums to paģēra arī ētikas kodeks, ka mēs nedrīkstam maldināt cilvēkus ar savu kvalifikāciju, ar certifikāciju. Tajā skaitā arī to, ka, piemēram, certifikācijas termiņš ir beidzies, jo mums profesija pieprasa katru 3. gadu
es nezinu, kā latviski tas būs, resertificēties, gluži tāpatās kā ārstiem, ja, ar mums jāsavāc noteikts skaits tālāk izglītības punktu un jānoliek ir tests, lai mēs tālāk drīkstētu praktizēt. Šī federācija gan nav vienīgā kauča organizācija, esot vēl divas, vismaz Latvijā zināmas un atzītas. Ja cilvēks izvēlas treneri, kurš dēvē sevi par kauču un viņam nav svarīga profesionāla kaučinga pieeja, lai viņš izvēlas. Ja, galvenais ir arī cilvēkam, kurš to izvēli izdara, ir saprast atšķirību un nemest visus vienā katlā un teikt, tagad visa pasaulē ir kauči. Skaidrs, ka aizliegts nav nekas, un katrai problēmai ir savs veids, kā to risināt. Garīgās un mentālās veselības atbalstam derēs psihologs, psihoterapeits vai psihiatriska palīdzība, bet kādu konkrētu mērķu sasniegšanai vai prasmju attīstīšanai, piemēram, karjerā, visdrīzāk kaučs, izaugsmes treneris vai mentors. Tāpat cilvēki izvēlas arī alternatīvas un ezotēriskas prakses. Piedāvājumi ir tiešām daudz, bet nevienmēr skaidri. Mēs uzgājām vienu sievieti, Iluta Repule. Ļoti daudz dažādas problēmas šī sieviete palīdz risināt. Tur ir psihosomatika, veģetatīvā distonija, bailes saslimt, vēl virkne visa kā. Muguras sāpes, alerģijas, liekais svars. Un nav īsti saprotams, vai tas ir tāds kā personīgās attīstības treneris, kurš lieto terapeitisku terminoloģiju vai kas cits. Es domāju, mēs varētu pazvanīt, pajautāt. Halo. Labdien, vai es sazvanīju Ilutu Repuli? Jā, kas tur zvana? Pirms turpinām, jādara zināms, ka sieviete savā mājaslapā adresi norādījusi apvienotā karaliste, un arī telefona numurs ir Anglijas. Taču informācija mājaslapā un pakalpojums domāts arī latviešiem. Es redzu, ka jūs arī brīdinat par to, ka jūs nevarat aizstāt psihologa konsultāciju un ārsta konsultāciju, bet tai pašā laikā, piemēram, ir tā individuālās terapijas sadaļa, kurā arī uzskaitāt, cik daudz dažādās problēmās jūs varat palīdzēt tās risināt. Lūk, tas lielais jautājums. Es gribēju pajautāt, kā jūs sevi identificējat, kā jūs sevi saucat un pie kā jūs piedarat? Jā, tas ir viss atrakstīts mājaslapā, to var visu izlasīt. Mājaslapā norādīts transformatīvā ātro rezultātu terapeita, kuras aizraušanās ir psihosomatika, un pauž savu pārliecību, ka jebkurš fiziskais simptoms rodas no neatrisinātas psiholoģiskas problēmas. Vai jums ir arī, varbūt kādas organizācijas, kur apvienojas līdzīgi domājošie un līdzīgas metodas Transformational Therapy, jā, tā arī ir tā organizācija. Lai arī mājaslapā ir publicēts šis certifikāts, tomēr Rapid transformācijas terapijas speciālistu katalogā Ilutu Repuli neatrodam. Rezumējot internetā pieejamo informāciju, RTT apvieno dažādas psihoterapijas un psiholoģijas metodas. Šāds virziens Latvijā nav atzīts. Vaicājot Ilutai, kā viņa rīkojas gadījumos, ja klients pārpratis un domā, ka nāk uz psihoterapiju, viņa stāsta, ka klienti mēdz domāt visu kaut ko, un to nekādi nevar ietekmēt. Paldies jums! Visu labu! Jā, tā. Tikmēr kopumā par dažādām pieejām uzrunātie jomas pārstāvi izsakās īsi un kodolīgi. Godīgi sakot, es domāju, ka darīt var jebko. Kā es reizēm saku, palīdz 3 reizes dienā stāvēt pret austrumiem, istabas stūrī un spļaut uz kaktusiem, un ja man ir sajūta, ka es tam ticu, maģisko domāšanu neviens nav atcēlis. Kā mēs zinām, tā ir vienīgā domāšanas forma, kas mums pieejama preverbālā periodā. Kamēr sabiedrību apmierinās tādi ne līdz galam skaidri pakalpojumi vai ne līdz galam skaidra darbība, tikmēr, ja ir pieprasījums, ir arī piedāvājums. Galvenais, pirms es dodos pie speciālista, es tiešām sameklēju informāciju un saprotu, kas tas par speciālistu un kā viņš var man līdzēt. Jo ir gadījumi, kad man var palīdzēt psiholoģija, ir gadījumi, kur ir nepieciešama ilgstošāka un tāda, negribu teikt pamatīgāka, bet pietiekami tiešām aptverošāka darbība, kas jau velk uz psihoterapiju, un tad ir jāsaprot, kura konkrēta situācija man ir. To, diemžēl, neviens labāk par klientu attiecīgi nezinās.